Fināls. Lūk, kamēr gaidām fināla startu, labāk vecāks. Atgriežos vārdos. Kā sezona? Tomēr, visu posmu vinēt, jo tas jau man liekas baigi par vienkāršot. Tieši tā aizpildīs rētais ir pārtrauc, un Rītā ir jāpārtrauc ēdēt papīrīs parakstīt, un tad arī var iesimtēties pie lietas. Šī posma, tātad jau Indijā visi dabujām viņu aprunāties. Jā, viņš ir uzvarējis no iepriekšējiem 4 posmiem tieši visas 4. Tad ir 5. posms un starts no 1. rindas. Pēc, ka šādu statistiku pārliekšošu Latvijas čempionu arī šajā gadā, tāpat kā pagājušajā un tāpat kā aizpagājušajā. 1. numurs būs viņa rīcībā arī nākamajā. Gusev Kārkliņa un Tēnu. Kārkliņš ir 2. rindā, Gusev 3. Un beidz skatāmies, protams, arī visu fināla kopumā kārtāt, kas viss mums aizsināties uzmanību aizies. Kārkliņš ļoti labs, viņš ir trīniekā gandrīz. Nevis gandrīz, bet tagad ir trīniekā, riktīgi. Kārkliņš labu startu pacēla, bet labs starts arī Jānim Lindem. 1. vieta viņam pēc 1. garā pagrieziena Jānis Balods 2. Mārcis Kārkliņš 3. Kaulis Tēcis 4. Armāns Ķēniņš 5. Rains Gusevs 6. Edijs Zīmes 7. un Arnis Sarkans 8. vietā. Ķēniņa mašīna nepareizās kā intervenīsies, Ķēniņš nav laba viņa mašīna, Kaulis Tēcis Džokeri. Un tā mums būs reāla cīņa par bronzas medaļu. Kā minimums šobrīd, Kaulis Tēcis Mārcis Kārkliņš, tad viņiem 1 punkts, pagaidām Mārcis ir par labu, Sarkans un Gusevs iebrauc abi divi. Kaut kur Sarkanam 2. kūlenis šodien. Toreiz tā apvēlās. Bija ar Raitu Gusevs, ir kaut ko nesadalīt drusīt, bet gadās, jā. Un tātad Jānis Linda vadībā, 2. vietā Jānis Balods, 3. Mārcis Kārkliņš, 4. Kaulis Tēcis, 5. Armāns Ķēniņš. Kārkliņš dodas Džokeram. Jānis Linda vadībā, Jānis Balods 2. Mārcis Kārkliņš 3. Kaulis Tēcis 4. Armāns Ķēniņš 5. Edijs Zīmes 6. Rains Gusevs 7. Un Arnis Sarkans ir ārā mašīnas, viņam vēl 1 kūlenis šodien. Gan drīz tajā pašā vietā, kur 2. kvalifikācijā. Jānis Linda 1. Jānis Balods 2. Mārcis Kārkliņš 3. Kaulis Tēcis 4. Džokera aplī neejošo mašīnu. Armāns Ķēniņš 5. vietā. 6. Edijs Zīmes, 7. Raitis Gusevs. Un Kaulis Tēcis cīnās par 3. un 4. vietu šobrīd. Un Džokeri ir mums šo to pamainījuši. Tas, ka Raitis Gusevs ir tik zemu un Mārcis Kārkliņš cīnās par uzvaru, ir ļoti īpatnēji sudraba medaļas kontekstā. Būs jāskaita.
šobrīd Jānis Linde 1. Mārts Kāpiņš 2. Kāls Tēts 3. Jānis Balodis 4. Armāns Jānis 5. Edijs Zīmes 8. Raims Gusevs 7. Pēdējā aplī šobrīd dodas Latvijas čempions Jānis Linde, kurš ir uzvarējis visas 5 iepriekšējos posmus. Nu lūk, un Jānis Linde tuvojas šobrīd finišām. Kā iepriekšējo 4 posmu uzvarētājs jau nodrošinājis Latvijas čempionu titulu, un Jānis Linde sasniedz 100% rezultātu. Visi uzvarēti posmi šā gada Latvijas autokrašu čempionātā. Mārts Kāpiņš 2. vietā, Knats Savalda mašīna pēc finiša, Kaulis Tēts 3. Jānis Balodis 4. Un 5. vietā mums būs Armāns Jānis, 6. vietā Raims Gusevs un 7. Edijs Zīmes. Lūk kā, 100% rezultāts Jānim Lindem. 5 posmi, 5 uzvaras un 3. čempionu tituls.